Labdien! Mani sauc Uldis, projektu vadītājs kompānijā Merks. Kopā ar projekta pasūtītāju SIA Domus pārstāvjiem Ilzi un Kalvi, kā arī ar BRD pārstāvi Jāni. Pārstāvēsim projektu teritorijas inženieru tehniskā sagatavošana, Skaņas valnes un transporta infrastruktūras izbūve Kokneses prospektā 1A meža parkā. Tā. Būvniecības kopējās izmaksas ir 4 miljoni, būvniecības ilgums 9 mēneši, galvenie darba uzņēmēji bija Rīgas ūdens, Rīgas satiksme, sadalas tīkls, Forsete, ceļbūves firma Ilko, Simta, Elsets, Rumba, Leo un augstsprieguma tīkls. Šis projekts dalās divās daļās, bija atsevišķi Skaņas valnes un atsevišķi transporta infrastruktūras izbūve. Tad sāksim ar transporta infrastruktūras izbūvi, kur galvenie raksturu lielumi ir bruģa segums 14,000 kvadrātmetri, asfaltbetons 800, 11,000 zālājs, kā arī luksafora ceļazīmes, apgaismas stabi. Tika izbūvētas divas tramvaju pieturvietas, vienā un otrā pusē, kā arī kopumā 30 km tīklu zem 2 km ceļu. Kā arī dažādi augi un stādījumi, 2770 gadu. Te kaut kas no būvniecības procesa redzams, te ir dziļo komunikāciju izbūve, te ir sastādīti koki, šitā ir pīlāģu aleja, tālāk tiek ieklāts bruģa segums, un šeit tiek būvētas jaunās pieturvietas. Te ir gatavs produkts jau, ieklāts bruģa segums, salikti gaismakļi, laternes, sastādīti koki, gatavs pieturvietas, granīta apļi. Tātad otra projekta daļa Skaņas valnes. Kopā tika sabērtīti 156,000 kubikmetri smilts. Smilts uzbērama garums ir 800 metri. Platums no 25 līdz 75 metriem un augstākajā vietā vaļņa augstums ir 11 metri. Gar valni tika ierīkota drenāža 600 metru garumā, kā arī uz vaļņa tika sastādīti 13,700 dažādu koku, augu stādījumu. Šeit atkal gatavais produkts. Uz vienu pusi un uz otru pusi. Tātad par būvkonstrukciju risinājumiem. Skaņas valnes inženieru tehniska būve skaņas slāpēšanai, kas tenīpat laikā kalpo kā labiekārtojumu un vidi papildinošs elements. Par infrastruktūras daļu svarīgs ir ielas profils un inženieru komunikāciju izvietojums, jo samērā šaurā profilā tika nodrošināts visas nepieciešamās inženieru komunikācijas, kā arī koku stādījumi. Par brauktuvēm krustojumi ir pacelti ietves līmenī, ērtāk un drošāk gājējiem, kā arī tie ir izcelti izbūvējot tos no dažādu veidu un krāsu bruģiem. Ceturtais ir tramvaju pieturvietas risinājums. Tās ir jaunās, tās ir paredzētas zemās grīdas tramvajiem. Arī cilvēkiem ar kustību traucējumu iebrauc, izbrauc ar ratiņiem. Tādā veidā. Par projektu unikalitāti labāk droši vien izstāstīs pasūtītājs. Jā, kā mēs līdz tam nonācām. Kā mēs paši smejamies, kā krita mūsu Berlīnas mūris un sabiedrībai pavērās jauna, zaļa, plaša teritorija. Pats koncepts sākumā, kad mēs uzsākām izskatīt šī projekta attīstīšanu, piesaistījām arhitektu Andriu Kronbergu
kurš pārzinot meža parka esošo vidi, izstrādāja idejiskās ieskices, kā vajadzētu šo projektu attīstīt, kādām jābūt ielu inženieru komunikācijām, apstādījumiem, teritorijai, lai viņš veidotos kā harmonisks meža parka turpinājums, kas bija arī mūsu mērķis, jo mēs arī nomainījām apbūves mērķi. Šobrīd esam kā attīstītāji lēmuši par labu, kad mēs nebūvēsim 20 stāvīgas ēkas, bet gan mazstāvu apbūvi. Mēs domājam, ka tas ilgtermiņā būs vērtīgāks ieguvums gan sabiedrībai, gan patiesībā arī mums kā attīstītājiem. Skaņas valnis nāca kā neatņemama projekta sastāvdaļa, jo nav noslēmums, ka būs to zemgala gatavu ir intensīvas satiksmes plūsma, un lai topošajiem meža parka rezidenču iedzīvotājiem būtu iespēja patvērties no skaņas, tad šis sadarbībā ar Mērkumu Stapakā. Jā, kā neatņemama sastāvdaļa, lai šai vietai piešķirtu noslēgtība no ikdienas un pilsētas dunas. Tā ir mazstāva apbūve, viņai ir jābūt zaļai un klusai vietai. Tas arī viss. Papildināšu vēl, ka šī ir tikai pirmā kārta no kopējiem 30 hektāriem zemes, kas tur atrodas, realizēta apmēram 10 hektāri, un ir izstrādāti tehniskie projekti 2. un 3. kārtai. Un šobrīd notiek intensīvs darbs, lai uzsāktu pirmo ēku būvniecību. Mums strādā 4 dažādi arhitekti, 3 no Latvijas, Andris Kronbergs, Gatis Tidriksons, Reinis Liepiņš un viens mūsu ilgadējs sadarbības partners no ASV. Plānotā ēku būvniecību uzsākšana ir šī vasara. Kopā plānots uzbūvēt 12 mēnešu laikā aptuveni 9000 kvadrātmetrus ēku. Jā, laikam pēc būtiskākais, ka šī vieta ir publiski pieejama ikvienam. Vienīgais mums šobrīd ir pie iebraukumiem, kā jūs redzējāt, tieši Šlagbaumā, jo tā kā mēs tūlīt sāksim arī māju būvniecību, tas mūsu mērķis 2 līdz 3 gadu laikā šos ielas komunikācijas nodot. Paldies!